Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlastības dienā. Esi sveicināts un Dieva svētīts. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Ir lietas, ko Dievs mums dod automātiski. Mums atliek tikai pateikt, Dievs piedod, un viņš mums piedod. Glābšana ir notikusi pēc mūsu izvēles, it kā pēc mūsu izvēles mūsu Dievs ir vadījis. Mēs esam izteikuši grēku nožēlu, un mums ir dota glābšana, mūžīgā dzīvība. Tā, neiedziļinoties detaļās. Taču ir lietas, kuras dzīvē mums vajag izcīnīt. Un izcīnīt mēs tās varam, apliecinot Dieva patiesību. Es atkal par to runāšanu, par to, ko mēs runājam ikdienā. Lietas būtība ir tāda, ka mēs dzīvojam apmēram kā Izraēla Dieva tauta pirmās ķēniņa grāmatas 18. nodaļas laikos. Tur ir tauta pielūdz Bālu, pielūdz Dievu un pielūdz vēl kaut ko. Un Elijam, tā laika pravietim, ir vienkārši tas viss tik ļoti apnicis un piegriezies, ka viņš dod pavēli Ahabam, tā laika ķēniņam, liec sapulcināt man visu Izraēlu Karmela kalnā un tos 450 Bāla priesterus, kas ēd pie Izabeles galda. Un Ahabs deva ziņu visiem Izraēla bērniem un sapulcināja arī praviešus Karmela kalnā. Un tad Elija pienāca visai tautai klāt un sacīja, cik ilgi jūs klibosiet uz abām pusēm? Ja tas kungs ir Dievs, tad sekojiet viņam. Bet ja Bāls ir Dievs, tad sekojiet tam. Bet tauta, viņa neatbildēja vārdu. Un man tas sasauc ir vēl arī Josuvas grāmatā, ja es nekļūdos, nekavēšu laiku meklējot, ir tāds norādījums, ka cik ilgi jūs sēdēsiet un neiesiet iekarot šo zemi. Dievs apsolīja viņiem zemi, kur piens un medus tad, kur visa kā būs pietiekoši, kur būs mājas, ko viņi nav cēluši, kur būs tīrumi, ko viņi nav kopuši, un zeme dos ražu. To visu Dievs apsola savai tautai. Bet viņi vilcinās. Elijas laikā viņš saka, jau ir aizgājuši tik tālu, ka jau ir 2 vai pat 3 dievi, un tad cik tad ilgi jūs klibosiet uz abām pusēm? Un man tas atgādina to situāciju, ka mēs kristieši šajā pasaulē, baznīcā mēs pasludinām Dieva vārdu, tik līdz izējām no baznīcas ārā, mēs runājam to pašu, ko runā pasaulē. Dievs saka, cik ilgi jūs klibosiet uz abām kājām? Ja Dievs ir Dievs, ja Jēzus ir kungs, tad lai viņš ir tas kungs. Ja nē, tad ejiet pasaules ceļos. Kā mēs lasījām Jesajas 59. nodaļā, tie ceļi ir līki un tie ved uz nāvi. Taču vienreiz izlemiet, ko jūs gribiet. Un tas ir nopietnas aicinājums un nopietnas brīdinājums patiesībā. Kādam garam tu piederi? Dievs saka, tu piederi viņam. Bet vai patiešām? Vai tas, ko izrunā tavas lūpas? Vai tās domas, kas valda tavās domās, atbilst tam, ko Dievs ir teicis? Vai tu skaties uz to, ko tu redzi? Tas varbūt gluži nav tas, ko Dievs ir solījis. Un tad tu nonāc pie secinājuma, laikam manā dzīvē tas nedarbosies. Un viss. Tas ir spriedums. Nožēlo šādas savas domas, ja tev tās ir bijušas. Kungs Dievs debesīs, es nožēloju, lūdzu piedod, ka es esmu pieļāvis šādas greizes un nepareizas domas savā dzīvē. Kungs, es vēlos, lai tavas domas valda manī, kungs. Lai tavs vārds, kas ir dzīvs un spēcīgs, tēvs, piepilda mani un pārpilda, ka mana mute
saspiešanas brīdī runāt dzīvību un nevis odzes. Lai mana mute ir pilna ar tavu vārdu, Dievs. Lai ik viens, ar ko es runāju, ir svētīts un piepildīts un saņem šo dzīvību, kungs, no mums. Jēzus vārdā, Tēvs, piedod mums šīs drūmās domas, kas noved mūs depresijā. Piedod mums nepareizos vārdus, ar kuriem mēs esam postījuši savu dzīvi, kungs. Mēs negribam būt grūti ar postu. Mēs gribam būt pilni ar tavu dzīvību, Dievs. Jēzus vārdā, Tēvs. Māci mūs un vadi, kungs. Palīdzi man vairāk laika atrast tavam vārdam, tavā klātbūtnē. Palīdzi man disciplinēt sevi, kungs, jo tu esi teicis, ka tu dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta, Tēvs. Palīdzi man, Dievs, turēties tavā vārdā, domās, sirdī, prātā, kungs, jo tu pats esi teicis, ka no sirds pilnības mute runā. Tu teici, ka pēc saviem vārdiem es tikšu taisnots un pēc saviem vārdiem es tikšu pazudināts. Es negribu klibot uz abām pusēm. Es gribu iet vienīgi tavus taisnos ceļus, kungs, palīdzi man, Dievs. Lai notiek ar mani pēc tava vārda, ka tavi vārdi, ko tu liki manā mutē, nezūd no manas mutes. Ka šie vārdi nezūd no manu bērnu un no manu bērnu mutes, kungs. Lai tavs vārds ir dzīvs mūsos mūžīgi, kungs, Dievs, dabas tēvs. Es pateicos tev, Dievs, par tavu žēlastību, par tavu laipnību un par tavu patiesību, ko tu man esi devis kā taustām, kā dzīvu piemēru, kungs. Es pateicos tev, Jēzu, ka tu savā mīlestībā esi izdarījis visu. Tu esi piepildījis mūs ar sevi. Tu esi izdarījis visu, lai mēs varētu, gribētu, spētu staigāt tavā patiesībā. Piedod tās, ka līdz šim mēs to neesam darījuši. Bet mēs apņemamies, kungs, palīdzi mums, svētais gars, dzīvot un runāt to, ko runā tu, mans Dievs. Un ne to, ko runā šī pasaule. Redzēt tavus darbus, atver mums acis, kungs, ieraudzīt katru tavu rīcību mūsu dzīvē, kungs. Atver mums ausis, dzirdēt tevi, piedzīvot tevi un baudīt, cik tu esi labs tēvs. To es šodien lūdzu Jēzus vārdā, lai tavam vārdam ir slava, gods un pateicība par visu, ko mēs šodien darām. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen.